Lūdzu. Labvakar visiem! Es gribētu, lai šis vakars būtu nevis mans monologs, bet lai jūs arī aktīvi iesaistaties un jautājat uzreizie jautājumus vai pastāstat savu kaut kādu pieredzi ar augiem. Nu, respektīvi, lai arī ir kaut kāda tā kā aktivitāte no jūsu puses. Tad citādāk man vienai garlaicīgi runā. Tātad, kādus augus var vākt rudenī šobrīd? Sāksim ar to, kad mūsu meži un pļavas ir bagātas, jā, un daudz ko mēs varam savākt gan savai veselībai, gan ēdienkartei, gan arī reku auga aizsardzībai, gan arī dzīvnieku veselībai. Mums viss ir dots tepat blakus. Bet kāpēc mums viņus vākt? Nu, citi saka, kas te vēst nav ko? Nu, nē, kaut gan arī tam īstenībā jau ir tuvojamies šai patiesībai, jo tas, kas ir nopērkams veikalā, nu, diemžēl ļoti nabadzīgs ar uzturvielām. Ir veikti pētījumi, ka kādreiz pietika apēst ar vienu ābolu, šobrīd ir 8 ābolu jāpēd. Tik nabadzīgs sastāvs ir tajā ābolā. Jo visa tā ražošana, selekcija iet uz to, lai tikai ābols būtu smuks, viegli transportējams, neslimotu, bet viņš zaudē gan savas vērtīgās uzturvielas, gan garšas īpašības. Tas ir viens, kāpēc tie augi nabadzīgāki ir. Otrs ir noplicināta augsne. Kāpēc mēs esam permakultūrā, kāpēc es par to stāvu un krītu, jo tas viss mūsu veselību un augu veselību sāks jau no augsnes. Vesela augsne, vesela auga, vesela mēs. Savādāk nevar būt. Un paldies Dievam, Latvijā vēl diezgan daudz ir savvaļas augi un tīras vietas, kur šos augus varam savākt. Tā, te jūs kaut ko pastāstīja. Jā, nu tāda mēs arī dažādojam ēdienkarti. Ne tikai tradicionāls garšvielas, kā pipars, tur dillas, pētersīlis, bet mēs varam arī citus augus vākt un izmantot kā garšvielas. Mēs arī ietaupām naudu, neiepērkoties, nepērkot eksotiskus garšaugus, bet izmantojam mūsu pašu dabā esošos. Nu, tā ir ilgspējība. Mēs netērējam dažādas iepakojumus, tur plasmas sakal nevairojam un tā tālāk. Un arī bagātinam savas zināšanas, līdz ar to mēs spējam arī būt neatkarīgāki, patstāvīgāki. Neesam atkarīgi no veikala. Pirms vācam augus, svarīgi ir zināt, ko mēs vācam. Rudenī tas ir jau grūtāk nekā vasarā, jo augi ir diezgan, nu, jau tādi daudz nobrūnējuši. Un, nu, viņi atpazīst, izmantojam, ir dažādi augu noteicēji, vai nu savu pieredzi, vai kādam paprasām padomu. Nu, protams, nevācam ceļmalās, rūpnieciskās zonās un konvencionāli lauksaimniecības lauku tūmā, kur ir piesārņots, vācam tīrās vietās. Nu, nevācam aizsargājums augus, bet, nu, tie pārsvarā netiks nav tādi, kas īpaši tur jāvāc. Nu, nevācam arī pārāk daudz tie, kas arī ir savvaļā, jo, nu, mums arī daudz nevajag, jo viņi diezgan spēcīgi ir tur. Ja ir svaigā veidā pietiek ar saujiņu, kaltētā veidā pietiek burtiski ar šķipsniņu ikdienas lietošanā. Nu, kas tas šobrīd ir ogas? Ogas ir daudzas šeit minētas savvaļas, un dažas ir arī daļai savvaļas. Nu, piemēram, plūškoks ir gan savvaļā, gan dārzos aug, bet ir arī jau savvaļā nonācis. Tātad šis būs pīlādzis, mežrozīte. Mums ir divi veidi mežrozītes. Dabā ir arī invazīva suga.
rievainā roze, bet viņas arī ir vācams, un viņām pat ir lielāki un sulīgāki tie auglīši. Tad ir melnais plūškoks, ir arī sarkanais plūškoks, bet nu, ļoti viegli atšķirt, jo gatavas ogas ir melnas. Un arī melnām plūškokam ir vācams tikai pilnīgi gatavs ogas. Sarkanas, ja vēl ir, tad vēl nevācam. Šīs ir ievogas. Daudz uzskata, ka ievogas ir indīgas, bet tā nav. Ievogas arī ir brīnišķīga garšviela ir izmantot, viņam ir manteļa aromāts. Viņus var izmantot arī kaltējot, samaļot pulverīti un pievienojot konditorejas izstrādājumiem vai desertiem kā garšvielu. Un arī krāsvielu smuki iekrāsosies uh, uh, miltu izstrādājumi. Tad, nu, pārspīlēt ar viņām arī nevajag, jo viņas arī diezgan ir spēcīgas. Tad brīnišķīgs augs irbene. Re, ka man ir salasīts. Odziņas arī brīnišķīgi. Viņi visi, protams, ir arī ārsniecības augi. Irbenīte ir diezgan tāda sīva garša, rūgta, skāba, bet var pievienot, piemēram, āboliem taisīt ievārījumu. Var atkal kaltēt, var saldēt. Tā var visām odziņām darīt. Šī ir dzērvenīte. Dzērvenīte visiem zināma, bagāta ar vitamīniem. Nu, viss ogs ir bagāts vitamīnu un minerālu vielām. Katrai vēl savas ārstnieciskās īpašības, šoreiz par tām nestāstīšu. Un bārbele arī ir augs savvaļā, daudziem viņa aug dārzā kā dekoratīvais augs, tiem dekoratīvajiem odziņas arī ir ēdams, bet, protams, spēcīgāks būs gan uzturvielu ziņā, gan ārstnieciskās īpašības būs savvaļas bārbelē. Var atpazīt, ka dzeloņi viņām ir. Aronija arī ir tā kā dārza augs, bet arī ir sauļā atrodama. Tāpat smilcērkšis, brūklenīte un vilkābele. Tā vilkābelītes ar salasīju šodien smuku norāvu zariņu. Ļoti garšīgi, saldi auglīši. Vilkābeles augļus var izmantot arī sakaltēt, sataisīt pulveri, pievienot maizes izstrādājumiem, iegūst gan patīkamu augļainu garšu, gan miltu izstrādājumu maizīte ilgāk saglabāsies. Par rociņām. Nu, tātad ogas visas mēs varam kaltēt, saldēt, ievārījumu, sīrupi. Es taisu no visām ogām oksimeļus, tā ir mana sirdslieta. Arī viens no konservēšanas veidiem, un pēc tam ziemā patīkam, ka tev ir gatavs produkts, viņš attaisa un gatavu dzērienu var uztaisīt gan siltu, atvēsinošu, gan siltu vai siltu tēju. Tā. Varbūt kādam kādi jautājumi par ogām? Kā jūs ogas izmantojat? Varbūt varat padalīties. Man jautājums par īrbeni. Man tāda sajūta vienmēr, ka viņi nodara tā ļoti gatavu. Viņi šķiet, ka viņi nevar, vienīgais sasaldēt, varbūt jaunu saistības, tos ievārījums tā tālāk, varbūt, jā, bet cik tad viņi ilgi glabājās? Kāds jautājums, Uģi? Vai īrbeni, teiksim, tad vai viņu, teiksim tā, lai ilgāk glabātos, vajag ņemt ātrāk no koka, vai tomēr viņi tikai pilnībā nogatavojusies? Nu, labāk pilnībā nogatavojasies. Agrāk jau vāca tikai pēc salnām, jo tā garša tad maigāka paliek. Bet, nu, ir it kā putni nēd, bet šogad putni visu ēd. Nu, tā, tas ir tāds uz tā, nu, tā kā jautājums, cik ilgi tu vari noturēt tajā krūmā.
lai tev putni nāpēstu. Bet labāk gatavs vākt, protams. Un tā arī, nu, ja, nu, lai to rūgtumiņu mazinātu, pats var sasaldēt tad un lietot. Es Mhm. līdz šim neesmu arī vilkābeli ievākt. Reizi interesanti, nu, tad vilkābeli, ka labāk ievākt, tad Nu, vilkābeli ar kad gatavu, jā. Kad, tā kā jau savu liek tāds mīksts, vai ne? nē, nu, viņas jau arī citas ir pacietas un diezgan sarkanas ir, tad vācam nost. Ja pārāk pārgatavojas, tad viņš sāk birt. Tur ar tas moments jānoķer, jā. Lai nebirtu. Irbenēm akala, ja pārāk pārgatavojas, tad viņas dikti mīkstas, plīst. Nu, vienīgi visiem ķekariņiem tad tur jāvāc. Nu jā, tad ir vairāk tāds, varbūt izšķaidās, valcot Jā, iekšā. tad viņi izšķēdās. Tur jā, tas moments, kad nu, ir diezgan sarkana, bet vēl nešķīst. Tā, tas labākais moments būtu. Un vilkābelē atkal jānoķer tas moments, lai viņi nesāk birt. Tā kaut kā. Kā vilkābeli sasaldējot, vai ne? Vai vilkābeli augļus sasaldēt neglabās. Nē, nu visus var saldēt, visus. Bet, nu, lielu saldētāju vajag, lai visu saldētu. Bet tad ir otrs variants vēl kaltējam. Var pēc tam vienkārši tējā likt kaltētas, var pulverizēt un pievienot dažādiem ēdieniem. Gan konditoreiz, gan, piemēram, pīlādzi vai brūklēnī vai to pašu irbeni var arī kaut kādiem gaļas ēdieniem kaut vai pievienot, ja viņas jau ir tāds pikantas garšas, ja. Mm, Tā kaut kā. Tā. Jo man tā pieredze attiecībā par mežlocīti, ka viņi savāc. Es pat esmu vācis, ka ziemā jau viņi jau ir pēc sniegs un rīzē kritis nokrīt, ka viņi vēl turās un kaut kas pie koka vai pēc tam ieliek uz krāsas vai izžūst, izkautējās. Bet, nu, tiks noprotas, tad, teiksim, tādu viņu maltu laikam, tomēr viņu vajag iztīrīt, bet no tās iekšā, vai tomēr Jā, maltu. jā, mežrozītēm ir iekšā asi tādi matiņi. Mežrozīti, ja negrib tur viņus tīrīt, tad vienkārši veselas liekam tējā. Bet, ja grib malt, vai, piemēram, ievārījumu vārīt, vai nu, sirupā jau savādāk tur izspiež sulu. Bet tad ir jātīra, jā. Jo viņām ir asi matiņi, tādi, tā kā adatiņas var citiem ļoti kairināt, arī gremošanas sistēma kaklā var sadurties. Ar mežrozītēm tā ir, jā. Tur Tā daudz. tad, lai jā, man ir kā lai teikt, sīrupu iegūt, tad tas augļus neļaut viņiem tik ļoti nogatavoties, ka viņi vēl tādi grūti noraujami no koka ņemt, un tad, tā Nu, sakot, malt un spiest, vai vienkārši spiest. nu jā, sula parasti ir netik gataviem augļiem, arī āboliem, piemēram, ja. Ja grib sulēt, tad vācam tādus vēl, nu, tā kā nepilnīgi gatavus, lai nav tik miltaini. Bet mežrozīti vai tur baigi var izspiest sulu, viņi jau drīzāk tā kā cidonī dara, nu, iztīra, apbera cukuru un tad lai atsulojas. Jo tur Tādā es, veidā, bet tad, ja šito dara, tad obligāti jāiztīra, viņi nevar tāpat, tā sakot, netīrīt, vai cukuru un tad tā nu, sūbe. Bet lai tomēr apakšā atsulot, lai atsulotos jau tev vajag viņas pušu griezt, vienalga. Jo tur tā miziņa būs, tad viņš tur tā baigi neatsulosies. Tā varētu būt. bet vai tādā gadījumā vajag tīrīt ārā to vidu? Kā lūdzu? Vai vajag iztīrīt ārā un atstāt tikai pilnību? Nu, es tā saku no slinkuma viedokļa, jā. Nu, jā, Mazāk ej. nu, no slinkuma viedokļa visvieglāk viņas sakautēt veselas un taisīt tēju. Tā Tā jau vis. tā ir dara, jā. Jā. Vienkārši sanāk tik daudz, ka neizdara tik daudz tēri. Mm. Nu, vienīgais man tagad ienāca prātā, varbūt nelielā ūdens daudzumā visas likt, nu, tā kā sutināt.
Un tad izspiest to sulu, un tad liek, nu, vai cukuru klāt, vai vienkārši uzkarsē un liek pudelēs iekšā, bez cukura. Tā varbūt labāk viņām darīt. Jā, jo es esmu mēģinājis, teiksim tā, kad arī vienkārši liek kapeņā un vairākas reizes par to, nu, kā sakot, tāds vaicēja, bet tomēr tas šķidrums netik labi glabājās. Vienmēr kaut kāds tāds, nu, kā sakot, tāds spēlējums cienīgs tajā, vai arī ledskapī tur vai pagrabā izveidojās. Tā. Caur to tvaicējumu, ja tu taisi? Jā, nu, kad vienkārši pat neteiksim pat vaicējumus, vienkārši lieku karsēju uz ūdeni uzleju un karsēju, un pieliek tikai klāt ūdeni un tā doma, ka tas ūdens izies ārā un viņš izvilks ir ārā ir kaut kāda tāda biezuma. Un viņš, jā, viņš izvelk tādu. Un tad, bet tēja tā es vienkārši kā ielēju tādu kā šķidrumiņu iekšā, jā, no tā kā Jā, koncentrāta, vai ne? jā. Bet tā uzglabāšanās, nu, viņš nepaliek tik biezs kā sīrups pirmām kārtām. Jā, un uzglabājot viņam, tomēr nav tā, ka viss tur tāds saplē, bet tāda saliņa izveidojās. Atkarībā laikam tik daudz ūdens. Reizēm arī tur vairāk ir izveidojies, un reizēm ļoti, ļoti maz. Nu, kā tā, tā sakot, piņģerot gabaliņš tikai, vai ne? Tādu. Mm. Es ir īsti, tā sakot, nē, es saprotu, kāpēc vienreiz izveidojas un citreiz tā neizveidojās, bet jā, nu, tādā veidā. Vienkārši mēģinu atrast, kāds būtu tāds efektīvāks Jā. veids. Jā, mežozītēm es neesmu taisījis, es zinu, no skābām ogām, bet visas skābās ogas ļoti labi, nu, bez cukuru uzglabājas karstu, uzreiz sterilā, nu, izkarsētā traukā lej iekšā, uzreiz karstā un ciet. Un tad, nu, griežu riņķi, pudeles es lieku uz sāniem, sasadza segu, un līdz rītam tam man nostāv, un tad man stāv labi visas sulas. Un tāda man tā tehnoloģija, lai nebojātos. Bet nu, visam jābūt karstam, tīram, sterilam un vēl, nu, tā kā vēl izkarsēs tajā tādās zem segas. Mešozīts neesmu, bet ar citām ogām viss kārtībā. Jā, Labi, mums jāpamēģina būs taču tāds arī, jā. tā. Nu, jā. Tālākajam. Tātad sēklas un rieksti. Nu, rieksti visiem zinām, kāda mums te ir lazdu rieksti. Ir arī jau valrieksti, vēl citādi rieksti mums te jau sāk augt, mūsu klimats mainās. Um, par ozolzīlēm vēlāk pastāstīšu. Nu, tātad arī šobrīd vēl ir vācamas nātru, gārsu, vībotnes, balandas, ceļmenlapu, ganu plikstiņu, pelešķu, āboliņu, lakšu, ķimeņu, priedes, etiķkoka un mežrozīšu sēklas. Tā, etiķkoks visiem zināms, tādas secītes, smukas, sarkanas. Tā ir ļoti populāra garšviela austrumos. Viņu šitos te sarkanos nobrucina, izkautē. Skāba garša, kā garšviela, tā kā aizvieto citronu. Nu, kaut kādu skābumu viņi tādi piedod ēdieniem. Var arī, piemēram, tagad tādu svaigu ieliet kā ūdenī, un būs garšīga skābena limonāde. Var arī karstā būs tēja skābena. Var tēju no viņa ar gatavot. Paldies, es zināšu, ko tas, kamdēļ tas etiķis koks aug. Jā. Domāju, pēc kam viņš man tajā dārzā laiz. Nē, ļoti labi garšviela, jā. Nu, protams, arī viss plus tās vērtīgās īpašības viņam arī ir. Tā kā, jā. Un smuka krāsa dzērienam rozā tāda sanāk. Nu, redzat, te mežrozīšu sēklas tiem čakliem, kas tās mežrozītes tīra. Pēc tam no mežrozīšu sēklām var taisīt kafiju. Apgrauzdē un taisa kafiju. Tā. Un vēl bez sēklām. Jā, tas. Kāda tava pieredze attiecībā uz lazuriekstiem? Kad viņas cik zaļas var vākt?
Jo šogad es arī pamēģināju dažādos laikos, un it kā liekas, nu, gan rīt vai vienalga. Un tas zaļi nogatavojas tev, ja? Nu, es ņēmu, kad ir jau zaļi, no ar domu tādu, lai nav tā, ka Mhm. dzīvnieciņi gluži visu paņēmuši putni vai kaut kā tam Nu, jā, jā, līdzīgi. jā. Un uh, burtiski nu, kaut kādas 3 nedēļas atpakaļ pirmos nolasīju vai pat vairāk. Un, teiksim tā, tad, kad jau varbūt iekšā, nu, attaisot vaļā, ka nav gluži, ka tu netiek ārā, ja kāds jā, bet tāds, jā, un viņi nogatavojās, paliek cietāks, jā, un paliek tāds brūna tā pats rieks, un tā kā jā, es teiktu, Mm. ka tas viss notiekās, jā. Nu jā, to es nezināju. Es jau gaidīju, ka brūni paliek. Jā, es ņemu, un tad, kad viņš jau var pat teikt, ka pirmos es noņēmu, kad vēl nebija, viņi tik, nu, ciet iekšā, viņi tādi mīksti, viņi ļoti mīksti, jā. Jā, Kādu attaisot vaļā, kad var pat teikt tāda masiņa vai ne, tie ir masa. pat piena. Pagāja kaut kādas 2, 3 nedēļas, un viņš kā, pat nedēļu vai kaut tam līdzīgi, un viņi paliekās ar vien brūnāku, vai ne, un no sākuma tas brūnums zem tā zaļās daļas, kur tāds kauslapiņas vai kā viņi skaitās, jā, un tad paliekās arī viss pārējais, jā. Tā kā es teikšu, nu, var laicīgi savas, jā. Paldies tev, forši. Citādāk sīri viss apēd, jā. Nu jā, tā. Pa sēklām un riekstiem es pastāstīšu tādu lietu, ka tātad tie ir auga tā kā visbagātīgākā krātuvīte, kur augs sakoncentrē visas uzturvielas un vajadzīgās tā kā vielas, lai pēc tam no tās sēklas izaugtu jauns augs. Tad tie vispār ļoti spēcīgi koncentrāti ir. Ja tos pārējos augus vajadzēs čipsniņu, nu tādu teikarot, var teikt, ar šīs sēklas pietiek, nu tāda naža gala jau pietiek. Piemēram, ja mēs izmantojam nātru vai tur gārsu sēklas, mēs viņam varam arī malt, kā pulverveidu, un tad pievienot dažādiem ēdieniem. Nu tad tālāk laikam ir. Jā, tātad, ko var gatavot? Mēs varam taisīt vienkārši pulveri, bet nemaļām visas sēklas uzreiz pulverī. Maļām nelielām porcijām, nu, cik mēs izmantosim. Jo samaļot ātri zūd un bojājas un zūd vērtīgās vielas, oksidējas. Tātad maļām nelielām porcijām varam pievienot sāli, taisīt garšvielu sāli. Un tad pievienot gan maizei, gan lietot citiem ēdieniem, gan omletēm, piemēram, no rīta uzkaisīt virsū. Arī, piemēram, tev ir garšvielas sāls, tad, nu, jebkuram ēdienam pārkais pāri. Nelietojam tīru sāli, tā mēs arī samazinām sāls lietošanu daudzumu un arī bagātinam apalu ēdienu ar garšu citu un uzturvielām. Lietot varam arī fermentēšanā, marinādēm. Un sēklas, kas ir čakla savāds diezgan daudz, mēs varam izmantot mikrozaļumiem. Ļoti garšīgi ir pēlašķu mikrozaļumi ar tās pašas vībotnes, gārsus, lakšus. Nu, tur daudz vajag tās sēkliņas savākt, lai mēs varam arī tādus mikrozaļumus audzēt. Atkal tad iegūstam. Tie diedzējumi ir ļoti atkal bagāti un vēl satur chlorofilu. Man, Tā, man jautājums, bet tās sēklas savācot un tad veidojot tos mikro zaļumu sautē, pirms iesēt tajā mikro zaļumu dobītē, vajag ielikt leduskapī, lai nedaudz augstumā viņas pastāv, vai nē? nē, diega tīks tāpat labi. Jā, tā. Kadiķogas mums vēl ir tādas arī pikanta garšviela, kuru var izmantot dažādiem ēdieniem, gan gaļas, gan dārzeņu.
Ļoti labi var aizvietot arī importu piparus nelietot, piemēram. Tā. Nu, un zīļu kafiju. Te ir recepte, kā to taisīt. Te ir recepte, kur, lai mazinātu rūgtumu, iepriekš zīles novāra. Protams, tad nedaudz zaudē no zīļu kaut kādām vērtīgām vielām šādi darot, bet tiem, kam garšo rūgts, tie var šo posmu izlaist. Tad uzreiz, tad pa priekšu karsē zīles ar visām izziņām, kamēr paliek spīdīgas. Tad noņem izziņu, izlob ārā tos kodoliņus un tad liek grauzdēt. Tā var gatavot kafiju. Bet tas nozīmē, ka ūdenī jau šī procedūra jāizdara, vai to var darīt Jā. arī ar kaut kad, nezinu, februārī vai martā. Vai Uh, līdz tam laikam būs daudz izkaltusi vai kā. jā, tur uzreiz būs grūtāk gan to miziņu noņemt, gan to malšanas procedūru. Viņu labāk, redz, te tieši pieminēts, var pat, nu, sīkāk sasmalcināt pirms tās grauzdēšanas. Un kā, jāmaļ karstas, jo, nu, lai nesabeig kafijas zirnaņus, vai nu tev vajag ļoti jaudīgi to maļamo. Nu, jo ļoti cietas viņas paliek. Es zinu saimnieci, kas izdara pirmo posmu, un tad viņa liek saldētavā, un tad it pa laiciņam pagatavo. Nu jā, atkal saldētā. Jā, daudz vietas tur vajag. Bet jā, protams, ja tas ir tāds variants, tad jā. Tā saimniece gan nevārīja kafiju, viņa taisīja zīļu kremu ēšanai. Jā, jā. Pagaid, kas tas tāds? No zīlēm var arī tādu krēmu uztaisīt līdzīgs kā šokolādes krems garšos, un pat nevar pateikt, ka tas ir no zīlēm. Varētu šitā recepti, varētu savā teikt zīles un ko darīt. Jā, ir ko var arī šo metodi par to novārīšanu nevis grauzdējam, bet vienkārši arī samaļam un kā miltus izmantot zīles. Daļu kaut kā, nu, gatavojot kaut kādus miltu izstrādājumus, daļu aizstāt ar zīļu miltiem. Līdzīga procedūra ir man te kaut kur arī bija tā recepte. Ar zīļu miltiem. Milti, zīļu milti, pazuda zīļu. Āncins vai kaut nepaņēma. Jā. Nu jā, no zīlēm, respektīvi, ar miltus taisīt. Nu, vēl šobrīd ir vācamas saknes. Nevis šobrīd, bet tieši tagad viņas būs vācamas, bet ar saknēm ir diezgan, nu, tā jāzina, kur viņas vākt. Jo, ja, nu, tas augsts tur jau ir brūns vai nokautis, tad vairs īsti nevar saprast, kur tā īstā sakne ir. Tad pareizāk ir tā, ka, nu, vai nu tu zini to vietu riktīgi, vai nu sasprauž kociņus. Piemēram, tur man auga pienenes, tur man bija vārpatas, tur bija gārsa. Nu, gārsa vēl tagad arī tur aug. Un vārpata vēl ir. Tad noliek kociņus. Tad, Tāds garās baltās gāzes saknes kaut kur izmantojam. jā, Man, ka, vārpa. man, man kā reiz bija tagad lapu kaudzes, ko es tur pārkrāmēju, man bija ļoti daudz tās gāzes. Bet vēl es pēc savāku no viņām, ko vai kaut ko izdarīt. Ja. Nu, atkal tā kā garšvielu var izmantot. Viņi vienkārši izkautē un pēc tam samaļ, jā. Jā, un samaļ, jā. Gārsai gan sēklas vācam, gan kā saknes, viņām ir tā diezgan, nu, pikants, tāds interesants aromāts, jā. Kaut kas starp seleriju, pētersīli. Vārpatai īpaši garša nebūs, bet vārpatu no vārpats vāra buļļonu.
sevišķi vegāni, piemēram. Bet to jau tad no zaļas vai izkautēt? Nu, var zaļas šobrīd, bet, protams, ziemē mēs kaltējam. Var vienkārši visu sakni likt un tad vienkārši izmakšķerēt ārā no tā buļļona. Var, protams, pulverī sambalt, tad, nu, tur viņš vienkārši tā kā pazudīs tajā buļļonā. Pienenes sakni un daļa sakni izmanto kā dārzeni. Vienkārši, nu, griež un liek sautējumos un zupās. Daudz, kur viņas audzē kā dārzeni arī. Francijā, Japānā, Ķīnā. Es zinu, ka audzē kā dārzeni. No pienenes, ne tikai no cigoriņa, bet arī no pienenes var atkal taisīt kafiju. Atkal tas pats process. Ievācam, nomazgājam, sagriežam uzreiz gabaliņos, izkaltējam un tad grauzdējam. Tad būs pieneņu sakņu kafija. Savais burkāna sakne būs kā garšviela ar burkānu garšu. Nu, mārutks visiem zinām jau garšviela. Tā vairs neprasa nekāds tā kā komentārs. Kalmes saknes, ja vācam, tad viņas var izmantot kā ingvera aizstājēji. Būs tāda garša. Tā. Pilsētas bitenē ir krustnagliņa aromāts. Un vilkvālītes sakne arī var malt miltos. Ai, es atvainojos, kā savvaļas burkānu padarīt vispār kaut kā pārstrādājumu, jo vispār tā sakne ir ļoti sīksta. Vai vienkārši jāzina pareizā sezona? Nu, viņš ir redzi divgadīgs. Atšķirība ir tāda, ka šiem visiem vācam sakni pirmajā gadā. Mēs viņu labāk pazīstam tad, kad viņš zied jau. Tad mēs zinām, ka tur tas burkāns, tur tas dadzis, ja? Bet saknīte būs jā, jau sīka, maza un sīksta. Divgadīgajam mēs vācam pirmajā gadā, kad viņš vēl nezied. Un tad tā sakne būs sulīgāka, lielāka un bagātīgāka arī ar visām uzturvielām. Un ar savvaļas burkānu, nu, es domāju, var arī savākt to otrā gada. Bet nu atkal izkaltējam, sagriežam pa priekšu. Smalkāk, sagriežam, izkaltējam un taisām pulveri. Tikai tā viņu var izmantot. Jā, viņš ir sīksts. Tāda atšķirība. Tāpēc viņi atsevišķi izdalīti, kad viņus vāc pirmajā gadā. Bet viņus tad, nu, daļa lapas jau pamanīs, bet cigoriņu savais burkāni tur jāzina, jā, kā viņu atrast. Jo viņam nav vēl zieds pirmajā gadā. Un tas ir, ka pļavā izskatās burkānu. Uģi, tev kaut kas ar skaņu pazudi vispār. Es vienkārši, ja es pareizi Neko nedzirdu, Uģi. saprotu, tad tas savvaļas burkāns ir tā kā pa pļavu. Varbūt man tikko internets braucot autobusu tā vietā, kā ir, bet jā, Tagad nu, ir. es domāju vienkārši, jā, ka tas burkānu, savvaļas burkāns, ej pa pļavu un ieraugi tā kā burkānu lapas, tas ir mūsu savvaļas burkāns. Nu jā, tur pasmaržo lapas, viņas arī smaržo pēc burkāna, jā, tā var atrast. Viengadīgo var atrast, jā. Pa dādzi un pieneni, nu, viņām saknēm ir nedaudz tas rūgtumiņš, ja lieto viņu tā kā, nu, pie sautējumiem vai ēdieniem. Kam nepatīk tas rūgtums, tad sagriežam gabaliņos un pamērcējam ūdenī pirms tam. Kāds 2 stundas. Tad to rūgtumiņu mazina. Bet tad to rūgtumu atkal ir tāds stāsts.
ka visi tagad tur rūktu, nē, bet īstenībā tas rūgtumiņš mūsu organismam ir ļoti vajadzīgs gremošanas sistēmai. Viņš veicina gremošanu, izdalās gremošanas sūlas, šulcs vislabāk organismā. Nu, sadalās pirmkārt labāk uzņemtā barība un labāk uzsūcas organismā. Tā kā tās visas rūgtvielas ir ļoti nozīmīgas īstenībā. Viņas mums būtu tā kā jāuzņem ar ēdienu. Ah, kafijas sēklām, saknēm izstāstīju. Nu, vēl arī ir zaļumiņi. Gan sīkzied zīgalvīta zied, gan pelašķum jaunās lapiņas ir sevišķi, kur ir pļauts, gan virza, nu, nātre, tur, kur ir pļauts, varbūt kāda svaigāka ir izlīdusi. Maura kumelīta gārs arī, kur ir pļauta. Tās vēl arī viss ir lietojums, vācamas. Tā, kur mēs viņus lietojam? Mēs dažādiem ēdieniem varam pievienot. Gan biezpienām, gan mērcēm, gan sviestu garšaugu uztaisīt, gan krēmsieram, salātiem, smūtijiem. Nu, un ziemē mēs atkal varam kaltēt un vienkārši izmantot kā vai pievienot sālim. Maura kumelīte sakaltēt, viņu var izmantot saldajos ēdienos, iegūst tropisku augļu garšu. Sāli izmantojam, skatāmies labu, vai jūras sāli, vai Himalaju, vai, nu, arī skatāmies bez dažādām piedevām un pretsalips vielām. Daudziem sāļiem tagad ir pievienots visāds dīvains vielas. Skatāmies, kāds sastāvs ir sālim. Man jautājums par nātrēm. Viens tāds nātris, kas saka kāds dziļi, bet ir tās nātris, kas zied un kur no ziediem reizēm, kā atceros bērnībā, sūta ārā nektāriņu. Balts, jā. Jā, vai tām, kā to pielietojums kaut kā arī īpaši vai nē? Es domāju, jā, jo no jebkura neindīga auga var vākt sēklas. Vienkārši stāst par tādām populārākām, no kuras ir daudz un viegli savākt tās sēklas. Pa nātrēm vēl nepastāstīju. Nātris ir divmainieki, ir sievišķiem un vīrišķiem. Sievišķiem ir skadiņas uz leju, vīrišķiem tā kā uz augšu. Un vācam, protams, sievišķos. Tās sēklas vācam, visas tās galotnītes noraujam, saliekam uz papīra, lai izkaustu, un tad, tā pabužinām, lai tās sēkliņas izbirst ārā. No sākuma būs piejaukums arī ar lapām sakaltušām. Ja tas netraucē, var atstāt ar visām lapām, jo, protams, arī lapas ir labas. Ja grib tīras sēklas, tad sijājam. Atsijājam nost tīrās sēkliņas. Vēl par nātri atcerējos. Nātras ir afrodiziaks, vairo libido, jo viņas arī vairo enerģiju un, jā, ļoti vērtīgs. Sēnes. Varbūt kaut kas bija vēl par zaļiem augiem, kādi jautājumi vai par saknēm. Vai kādas. Tu kalmi lietas kā ingveru, nu tā kā viņu arī kaltē, vai vienkārši kamēr viņš ir svaigs lieto? Kaltē, Vai kaltē. Jā, protams, kaltē.
Vai ir sezona, kad viņi nevāc? Nu, saknes visvērtīgākās ir rudenī un pavasarī. Kā ar, stumbra apakšējo galu, ko citās tautās lieto pārtikā? Nu, droši vien, ka tad var, jā. Šeit vairāk par tām Pašai saknēm. tev nav pieredze, ja? Nē, nē. Jo man likās nēdams. Es šopavasar baigi noņēmos un, Tad, kad nāk tie jaunie, tā kā dzinumiņi. nu, vispār arī tad, kad viņi nav tik jauni, bet vienalga pavasarī tā apakšējā daļa kaut kā 3 centimetri, bet, nu, man likās pilnīgi nēdams. Bērnībā mēs viņus grauzām. Jā, man laikam bērnības garša ir aizmirsusies, jo tas pilnīgi kaut kas cits. Tāpat kā reku baltās panātras, jā, sūcām nektāriņu un āboliņu un kalmēm grauzām, jā, to apakšviņu. Bet jā, tā praktiski es neesmu savādāk izmantojusi. Pa sīkziet zīgalvīt pastāstīšu ļoti, ļoti bagāta ar olbaltumvielām un minerālvielām un vitamīniem. Nu, tur viņi arī viss tā kā viņu lādē, ka baigā nezāle, bet, nu, viņa arī ļoti vērtīga. Viņa laikam bija, jā, viņa bija no Dienvidamerikas, un Dienvidamerikā viņi izmanto lobarībai, jo viņi ļoti bagāti ar tām visām uzturvielām ir. Tā kā, jā. Nu, sēnes mums ir daudz un dažādas, un sēnes ir arī ārsniecisks. Sēnes ir bagāts arī ar uzturvielām. Man te Ilze prasīja, lai es pastāstu par prettārpu līdzekļiem. Gailēnē ir ļoti vērtīga arī redzes uzlabošanā, jo satur karotīnus. Tur ir rekomendēts vēl gan sirdī, gan smadzenēm. Ādas kopšanā ļoti laba, aknu slimībā. Nu jā, bet viņu arī var izmantot kā pretārpu līdzekli izdzīšanai. Kā to dara? Vai nu svaigu, ja varam apēst vienu sēnīti apēdam, tad tur jāaiziet tas kurs. 2 nedēļas vajag ēst katru dienu sēnīti. Tad taisam pārtraukumu nedēļu un atkal 2 nedēļas ēdam katru dienu sēnīti. Jo, nu, vēl organismā var palikt kāds parazītu oliņas, kas nav vēl izšķīlušās, tad, lai to nākamo paudzi atdabūtu ārā. Bet, nu, katru dienu svaigu sēnīt nedabūs. Tad viņu var kaltēt, bet kaltējam ļoti zemā temperatūrā, nu, līdz 40 grādiem, 38, 40 maksimums. Izkaltējam un var pulverizēt. Tad pulverveidā lietot. Var taisīt vēl maisījumu, lai tas prettārpu līdzeklis būtu tāds spēcīgāks. Tad ņemam talkā biškrēsliņu, vērmeli un gaileni. Visus sapulverizējam un lietojam. Un tad tiks galā ar visiem. Jo ir dažādi, ja, tie gan mazie tādi sīkbūtnītes visādas, gan redzamie parazīti. Un tad šī kombinācija tiek visiem galā. Un ar tas pats kurs jāaiziet 2 nedēļas lietojam, no rīta un vakarā, no rīta tukšā dušā, vakarā pirms gulētiešanas. Un 2 nedēļas lietojam, pārtraukums, un tad vēl 2 nedēļas. Tā. Kas vēl? Nu, sēnes, jā, nu, baraviks ir ļoti bagāts ar uzturvielām un arī ārstnieciskām īpašībām. Un citas sēnes jau arī, citas vairāk, mazāk, bet gailena ir viena no.
Kāds varbūt jautājums par gailinu? Es viņus arī liofilizēju priekš tieši pret Ah, parazītiem. nu jā, tur vispār nav temperatūra. Super, jā. Tā ir forša metode. Tagad viss, ko var tā saglabāt. Ja, protams, atcerās brīnišķīgo festivālu un šefpavāra gaileņu pastēti, tad jau vispār nav grūtības tikt ar šo uzdevumu galā. mm, jā, tas bija garšīgi. Nu jā, tā. Un es no sēņu sadaļas šobrīd ir sākusies arī piepju sezona. Nu jā, tas ir atsevišķs stāsts. To varētu ziemā apstāstīt, jo piepes var vākt visu sezonu. Tagad viņas skaistas, svaigas ir. Nu jā, jā, tagad arī. Un piepas ir ļoti spēcīgi ārstnieciski augi. Nu, tā var nosaukt viņus, jā. Nu, visiem zinām ir čaga, bet ir posa piepa, ir tītaraste, baltā tā bērzu piepa, kas uz bērziem aug. Tā ir gan nu, līdzvērtīga, var teikt, čagai. Nu, tā, jā, daudz tās piepīts ir uz tā lakas piepe, plakam piepe. Jā, piepas jaudīgas. Gan pret vīrusu, gan pretvēža iedarbība. Un te ir tāds apkopojums, ko tad mēs darām ar tiem augiem. Ka tātad gan sēklas, gan saknes, gan pašus augus kaltēm taisam garšaugu sāli. Varam mūsu klasiskajām dārza garšaugiem, ko mēs lietojam, gan pētersīļa, selerijas, dīles, pievienot arī kādu sauļu augu. Tā pieradinot sev pie šīm garšām, jo no sākuma varbūt liekas, nu, neparasta tā, ja lieto tikai sauļu augu garšu. Reku vībotnīte ļoti patīkam arī vācam šitās te bumbiņas. Ļoti garšīgi pievienot, bet ļoti nedaudz, jo būs par rūktu. Nu, kā jau viss garšvielas. Pievienojam gan dārzeņu, gan zivju, gan gaļas ēdieniem. Ļoti interesanti garšu būs. Kaut kā sakal jauns. Tos pašus augus mēs varam likt arī eļļā, bet liekam labāk kaltētus drošības pēc, lai mums eļļa nesarūktu. Jo svaigus liekot, nu, tur ir jāzina pareizi, kā darīt. Nu, un tad lietojot pie salātiem, pievienojot, jau būs bagātīgāka garšu buķete. Un garšaugu cukuru var gatavot. Tur parasti izmanto ziedus, vīgriezi. Nu, šobrīd nav, bet nu, tāds pastāstīns man te ir ielicies. Bet, nu, ja ir sakaltēts un gatavs mājās, tad var sataisīt garšaugu cukuru. Plūškoku, vīgriezi, rozi, mežrozi. To pašu šitā gan vēl varētu būt pļaviņā kaut kur maura kumelīte, garšaugu cukuram pievienot. Arī izkaltējam un tad pievienojam. Nu, pulverveidā. Nu, tad liekam klāt gan tējai, gan konditorēs izstrādājumiem. Būs interesants garš. Divu kociņu arī droši vien vēl. Nu, jā, bet viņš ir rūgts. Nu, nē. Kā kuram, jā. Jā, tas jau jā, pēc pašas patikšanas. Nu, un ar etiķus varam bagātināt ar garšaugiem. Etiķis ļoti labi izvelk no auga, viss vitamīns un minerālies, viņš ir labs šķīdinātājs. Šis ir stāsts atkal par manu mīļo oksimeli, jo ir tā, ka ir ūdenī šķīstošas vielas un ir spirtā šķīstošas, vēļā šķīstošas vielas.
Ja mēs gatavojam tējas, tad mēs iegūstam tikai ūdenī šķīstošas vielas. Ja mēs spirta izvilkumus taisam, tad tur būs tikai spirta šķīstošās vielas. Bet oksimilī tiek izmantots etiķis un medus, kas abi ir labi šķīdinātāji, sevišķi etiķis, un no auga tiek izvilkts visa bagātība. Tā kā jā. Bet, nu, var arī tīri etiķi taisīt. Tas ir kā ēdienam pievienot, kā garšvielu. Bet, nu, jā, var gatavot arī oksimeļus. Tā. Te man varbūt kaut kādi jautājumi vai kaut kādas jūsu idejas, kā jūs nu, taisat kaut kādus šādus te. Šādus arī smuki var dāvināt, uztaisot arī smukās pudelītes etiķus, veļas ar garšaugiem iekšā smuka dāvaniņa sanāk. Garšaugu sāli īstenībā un cukuru arī var smuki. Kā dāvans vēl var taisīt kārtām, nevis sajaukt garšaugu sāli uzreiz ar garšvielām, bet likt kārtām. Tur sāls, tur viena garšviela, sāls, cita garšviela. Tāds smuka dāvaniņa sanāk. Man jautājums attiecībā par dažādiem garšaugu vai kā citādāk izmantot tāda, piemēram, apsesta mīzu, augšņu mīzu vai kaut ko tam līdzīgu, ozolu mīzu. Jā, tie arī ir kā garšaugi, viņus arī var izmantot. Arī var taisīt etiķu izvilkumus. Viņi, protams, arī ir no savām, nu, viņi visi ir ārstniecības augi arī, bet arī mizas, jā. Vienkārši tas tāds jau ekstrēmāks, var teikt, variants, es par to nestāstīju, jā. Bet mizas vislabāk arī pavasarī vākt. Var, protams, tagad, bet pirmkārt vieglāk pavasarī viņas nāk no zariem. Nu, jā, pavasarī vāc vairāk mizas. Tas nozīmē, tā, kad jau sula parādās. Jā, jā. Pirms pumpura, nu tā kā pirms plaukšanas. Tad vāc mizas. Ok, tad zinās, ka tas tanīgi brīdī nozāģē koku, tad noņem arī mīzu. Jā, neko nelaižam zudībā. Arī sevišķi pavasarī es, piemēram, daudz, nu, tu reku arī gribēju par augu apgriešanu, tad es daudzus augus tieši speciāli griežu pavasarī, tās pašas upenes un vai lazdas vai nu, kaut kāds tāds augs, un tad tos nelaižu zudībā. Es savācu gan pumpurus, gan mizas nomizoju. Tas viss tiek likts lietā. Mm. Bet es dzirdēju, lāstu mīzu arī miltos, lāstu mīzu miltājs, vai tā? Jā, jā. Tas arī tāds next level. Var taisīt sevišķi no liepām, no priežu mizas miltus, joprojām ir tradicionāls nu jā, ēdiens maize cep Zviedrijā vai Somijā, man tagad pēkšņi sajuka. Jā, viņiem ir tāda tradicionāla maize no priežu mizas miltiem. Bet var arī no liepas. Liepais saldena garšīga būs. Nu jā, tur ir tā, ka vairāk izmanto to atkal, nu, to balto daļu. Sakaltē, samaļ, nu, un daļa aizvieto, kad kaut ko gatavo no miltiem. Nu, ozola mizu. Pa kokiem, Kā lūdzu? jā, ja tā pa kokiem, tad pa kasteņiem. Tas nav gluži ēdams, bet priekš strēvi mazgāšanas tīri labi savāt kasteņus, samaļuņus, un tad Jā, vai tiek maisiņos kasteņiem iekšā samaltiem, vai mazgājot, vai pulverī. jā, ļoti labi, ka tu to pieminēji tieši tā. Kasteņi nav ēdami, bet viņus var vākt tagad un atkal uzreiz jāmizo, jo pēc tam grūti viņus nomizot. Nu, respektīvi tā.
Tumšai veļai var izmantot ar visām miziņām, nu, sagriezt uzreiz, vajag arī sagriezt viņus, ja grib izmantot veļas mazgāšanai, bet baltai veļai tad tikai kodoliņus izmanto. Atkal izkaltējam, sagriežam, izkaltējam, un tad pirms drēbju mazgāšanas vai nu vēl smalkāk samaļam, liekam ūdenī, siltā, nu, jā, pasiltā ūdenī iebaram, saskalinam, paturam kādu pusstundu pirms pievienošanas, mazgāšanas. Tā kā var arī veļas mašīnā, var bļodā mazgāt. Un tad viņš, nu, tā kā izšķīsties saponīnu, kas ir kastenī, izkāšam, un tad to šķidrumiņu lejam pie, nu, kur mazgāties, liekam drēbes. Var arī veļas mašīnā, jā, viņš neputo, nu tā neputo, kā drīkst veļas mašīnā, respektīvi likt. Tā kā tā. Ir arī tāds augs ziepju sakne. To arī vāc gan sakne, gan pašu augu var vasarā sabērž un ziepains ūdens var rociņas mazgāt. Saknes var savākt un gan matus mazgāt, gan drēbes mazgāt. Tas tāds maigāks. Ziepju sakne ir augs. Te es esmu pievienojis tās saites, kur var skatīties pa augiem. Noteikti viņus. Nu, un tad varat sekot man parasti prāna, tur es ar dalos ar dažādiem padomiem, idejām, kaut kādiem tādiem, jā, ko pat atrodu interesanti, ar to padalos. Jo pat arī visu laiku mācos un interesējos, visu kaut ko jaunu uzzinu. Visu kaut ko arī izmēģinu, tad parādu. Kaut kā tā. Kas vēl mums rudenī tagad ir? Vajag labi, ka tu par tiem kasteņiem pateici, Uģi, jā. Jā. Ne tikai ēst, vajag drēbes arī vajag mazgāt. Nu, jā. Laikam Bet visi. vai tu padalīsies, kā tad taisīt to augu pulveri tā, lai nepaliek slikti? Tas bija tas paņēmiens par tām pauzītēm un devām, tas bija tā doma, ja? Ē, par pretparazītu pulveri. Jā, Šķiet, jā, tas bija tas, kas bija par piedāvāts. devām. Par Jā, devām, jā, saki. jā. Nu jā. Ok, es ielikšu varbūt tajā forest prana, tad to receptu precīzi un devas un lietošanu. Un zin kā, cilvēki īstenībā ar vien biežāk prasa jautājumus arī par savvaļas augiem, par kontraindikācijām. Teiksim, ir Mhm. kaut kādas lietas, ko tu noteikti neliktu tādam plašpatēriņam. Mhm. Mm. Nu, šis jau arī ir, paldies, ka tu pateici to, jā, nu, pirmkārt, protams, grūtniec un mazi bērni, ne, un zīdīju, māmiņas, kur zīda, jo, ja tu lietos vērmēlu, tad loģiski arī pieniņš būs rūkts. Tas ir, nu, tiem cilvēkiem nevajadzētu, nu, individuāli nepanesība var būt. Un bērniem no 6 gadiem, nu, šādu maisījumu var dot. Mm. Es esmu taisījusi vienai mammītei, kas baroja krūti tikai gailenes, tādu pulverīti. Nu, es gan kapsulēju vēl, es lieku kapsulās iekšā. Tad es liku bez tiem rūgtiem augiem tikai gailenīstas. Nu, jā. Bet arī tas droši vien jautājums aktuāls arī par citiem produktiem, teiksim, par tiem pašiem garšaugu sāli un. Mm, tā, tūlīt iziesim cauri. Nu, teiksim, ar plikstiņu ir, nu, varbūt divas, nu, varbūt divējādi, jā.
Gana plikstiņu. Jā. Jā. Tā. Ar šiem visi šie diezgan, nu, droši tā, teiksim. Nu, izņemot kaut kādu individuālu nepanesību. Tā. Nu, burkāns ir abortatīvs un kontraceptīvs. Mm. Nu, jā. Nu, jā, tad vēl ir tā, ka ļoti labs tas tā mājaslapa AG fonds. Tā samazināsim. Tagad nevar ierakstīt, laikam, Man čat. jautājums par zivskābēm. Jā. Kā to izmantot? Es saprotu, ka tā arī esot tāda, nu, kā sakot, lai liela nezāle izkāpjās un vispār jau, ka nezinu, ko viņi darīt augstā kā traka, bet, nu, kaut ko es braucu, lam dzirdēt, raka kā saucamais superkūri. Zirgskābeņu sēklas viņas izmanto, ja ir caurēja. Tā, ko jūs redzat ekrānā? Man tagad jautājums, te kaut ko saspaidīja. Kanvu. Kanva ir, ja? Kur man viņa? Tā, zirgskābene. Tā, tad pašas sēklas ir kā cietinošie caurēja, bet viņas arī var izmantot pievienojot ēdieniem, bet, nu, ļoti nedaudz, lai nesacietinātu daudz vēderu. Ir tāds pat zirgskābeņu braunīs. Savukārt zirgskābeņu lapas gatavo zupu. Akal ir Kaukās tautai, kuru es neatceros, armēņiem vai kuriem tur bija. Viņi ļoti plaši viņi izmanto ēdienos. Un, piemēram, arī viņi taisa zupu no tām zirgskābeņu lapām. Tāda arī ir. Tā. Bet noņemsim kanvu. Gaidīšu Toms, kad teiks, ka jāiet savākt viņu. Reku manas. Varbūt dāvas atved. Jūs redzat grāmatiņas? Viena zaļa redz, jā. Viena daļa. Tā. Slikti redz kaut kā, ja? Nē, nu, savvaļas augu virtuve. Jā. Jā, tās ir manas skolotājas grāmatiņas. Savvaļas augu virtuve. Un tad tur visādi tādi interesanti ēdieni ar savvaļas augiem. Tad tur ir piebildes arī. Un arī to, nu, visus es jau pa visiem augiem teicu, ka viņus nevajag daudz lietot. Arī tie paši pīlāģi, plūškoku ogas, viņi diezgan spēcīgi ir. Tā kā viņus ar tā kā nevajadzētu pārspīlēt. Burtiski svaigu saujiņu kaltētu, kad teikarot. Jā, un tad es uzrakstīju čatā to mājaslapu AG fonds. Tur tāds puisis ir forši apkopojis Latvijas augus, arī pa sēnēm viņš tur raksta, gan, nu jā, tur, nu, respektīvi, tas ir uzticams saits, kur par augiem var palasīt, par viņu lietošanu, arī par kuriem nevajadzētu lietot. Mm. Tas vēl mums. Jā, tagad ābolu, taisam ābolu etiķus, taisam ziemai krājumus, viss pārējos augus liekam lietā. Un tās pašas arī
ievārījums, piemēram, var dažādot, pievienojot kaut kādus garšaugus, pamainot, cik tas garšas iegūsim. Kā tā? Par spirtu uzlējumiem arī ir kādi ieteikumi, teiksim, cik ilgi to augu turēt iekšā? Jā, nu, visus augus es gan spirta, gan eļļā, gan etiķī turu mēnesi. Ogas, nu, oksimēlī ogas es turu 5 dienas. Jo, nu, svaigas, es lieku svaigas ogas, tad viņas arī, nu, ātrāk tā kā uzsūcās tur, atdod savus vērtīgās vielas, bet vispārējo turam, augus turam mēnesi, jā. Nu, Bet, teiksim, tāpat asins zāles spirtā mēnesi, nu, viņa pēc tam, viņš, nu, teiksim, tā nav lietojams, viņš ir tik nežēlīgi stiprs. Nu, ja nerunā par smērēšanu, bet par iekšķīgu lietošanu. stiprs, tad pa daudz no tā auga kaut ko tā kā ieguvis. Jā, ļoti spēcīgs, ļoti, jā. Nu, tas ir atkal, cik tu daudz lietas, protams, bet, nu, mazāk tad tev vajag nevis 10 pilienus, bet 5 pilienus ekonomiski sanāk. Nu, kaut kā tā. Nu, jā, ir jau kas 2 nedēļas, piemēram, tur. Nu, es turu mēnesi visu, jā. Man ir tāds jautājums, kad mēģināt taisīt dažādas sapnes, bet maksimāli bez cukura. Nu, varbūt ir kaut kāda, kas ir augi, kas iedod to konservēšanu, jā, kaut kādu efektu. Piemēram, bumbieri visi labi, viņš ir pietiekami salds un viņš tur man stāv gadu, 2 tā tālāk, bet ābols tomēr tā sakot bojājās. Varbūt ir kaut kas, ko varētu pievienot, lai tā sakot labāk glabājās. Svaigā vai kaut kādā pagatavotā veidā? Es vienkārši ņemu samaļu un karstēju, izkarstēju ūdeni ārā un palieku tādu masu. Drīzāk kā biezeri, kur tas nav Aha. sapnis. Jā. Nu, tās labāk ir pievienot brūklenes vai dzērvenes. Tām abām ir šīs vielas. Tāpēc nepavēlt ir brūkleņa āboli, jā, kad brūklene ir tās konservējošās vielas. Nu, ļoti forši. Pamēģināt. Mm. Mm. Nu, pārējie tādi klusiņi, neko nesaka, neko nejautā. Nu, ja jautājuma nav, tad varbūt visi tagad jau sapanojušies, ka tūlītās dosies un tūlītās taisīs un tūlītās visiem būs garšīgi un veselīgi. Rekur, Dītai bija jautājums, kā uzglabāt. Nē, tas laikam ir, es atvainojos, tas laikam nav jautājumi, tie ir par tēmām. Jā, ļoti labi. Tad. Es nezinu, kā uzglabāt pastinakus un bietes, bet tas varbūt ir jau izrunāts. Es atvainojos, es te laikam kaut ko no seniem laikiem. Bet, nu, ja jautājumu vairāk nav. Ja tu ierunājies par pastanakiem bietēm tā tālāk, nu labi, var atstāt burkānu zemē un raut kaut februārī veid, iespējams, bieti. Vai ir vēl kas tāds, ko mēs varam glabāt tajā pašā dobē un aiziet paņemt, kad ir nepieciešams. Es ieraudzīju teikt, ka uzrakstīts bija cīņa ar mazasinību. Dzelzs trūkums. Nu jā, ir, protams, augi, kas satur daudz dzelzi, tāpat arī virza un ātre. Bet citreiz tā vaina var būt, ka tā dzelzs neuzsūcas.
Tur ir tāds, nu, gan zarnu problēmas, gan gremošanas problēmas. Tu vari lietot, gan aptiekā pirktus preparātus, gan augus, bet tur var būt vēl cits problēmas. Kāpēc tā dzelzs vispār neuzsūcas? Jā, vēl viens te uzzināja, ka irbeni it kā gatavojot džemos ievērojamos zaudē labās vērtības. Tā ir, jā. Arī saldējot viņa jau zaudē. Vislabāk ir, nu, tā kā nesaldēt svaiga. Nu, un mans variants aksimels, kur viņa netiek karsēta, tiek likt uzreiz etiķi medus maisījumā un saglabājas visvērtīgās vielas irbenē. Nu, un jāna pa kontraindikācijām, jā, ka tā ir, nu, tā kā gan irbeni, piemēram, gan vilkābeli ir tā kā sirds zāles, tad viņa gan palīdz, bet arī, nu, tā kā nedrīkst pārspīlēt. Un jāzina, ja tev ir kaut kāds sirdskaitas, vai tu viņu vispār var lietot. Jo tur dažās tās sirdskaitas ir. Ha. Nu, Tad šis Aija, tas Uģa jautājums par tām dobēm. Ko vēl var saglabāt dobēs? Nu, mēs zinām, pastinakus var atstāt dobē, burkānus var atstāt dobē. burkānus, jā. Topinambūrus, protams, var atstāt dobē. Varbūt vēl kaut ko var atstāt dobē. Kartupeļus nākošais gads nebūs jāstāda. Paši izaugs. Jā, bet ēst viņas diez vai varēs. Es nevarēšu. Pēles varēs. Jā, nu, bet, nu, Jā. man tā parasti ir sevišķi pēc tās permakultūras metodas, zem tā siena, tur rušinies. Nu, mazos es pat speciāli nevācu, es viņus tur pat speciāli atstāju. Un reāli nākošais gads viņi tur paši arī aug. Pietiek gan pelēm, gan man. Labi. Paldies šogad tev. kompostā Uģim palikās. vēl jautājums. Nē, lūdzu. vienkārši par to, par kartupeļu tēmu man palikās kaut kā kompostā bija iejaukšās tomātu kaut kādas sēklas. Un tad visur, kur uz kompostu likt, man auga tomāti ārā kā nezāle. Jā. Man regulāri, siltumnīcā sakrīt, nu, sevišķi ķirštomātiņi tur pārgatavojas sakrīt, un man pavasarī bezmaz nav jāaudzēs tādi, viņi tur paši saug. Tagad man amats rokā, es jau speciāli tur tos tomātus samētāju, tad viņi tur izaug. Tas arī ir interesanti. Varbūt tagad rudenī paņemt un kaut kādus garšīgākos tomātus, pusapēstus vai kaut kādus iekšus paņemt, sasviest tur, lai stād. Nav galva, ļoti labi. Manā Labi. pieredzē viņi nepaspēja nogatavināt augļus īsti. Nu, tomēr prasās audzēt dēstus. Tas gan taisnība, jā. Nav gan man, ka reizi izauga un arī nogatavojot, vienīgais tas bija ārā, un šogad viņi vienkārši, nu, tas melni palikās. Nu, Bet, vēlāk. Jā, bet tā jau viņi paspēja izaugt, noziedēt un arī augi izveidojās. Kaut gan es ar to kompostu uztaisīju, man liekas, tikai kaut kādā jūnijā uzliku tās dūles samērā vēlu. Nu, man viņa parasti tā kā rezerves variants tur tajā siltumnīcā. Es, protams, audzēju arī stādus, jo es jau nezinu, kas man tur izaugs tajā siltumnīcā, lai man būtu dažādības viņus audzēt. Un, piemēram, šopavasar man nenosala, bet pagājuši pavasar man nosala. Un tad man viņas tur izauguši bija paši dabīgā ceļā. Kaut kā tā. Labi. Tā, liksim pauzi, pietiks, paldies.
Un tad ierakstu pāris dienu laikā saliksim iekšā YouTube arī pagājušo reizi. Tā kā liels paldies par šo vērtīgo un es ceru, ka mēs visi tagad esam iedvesmojušies un beidzot zinām, ko darīt. Kā darīt, lai nav tikai savākts un tad stāv visas lietas. Labi, paldies tad un līdz nākošai trešdienai. Atā!